pieslēgušies visi deputāti. Kā kvorums mums ir nodrošināts. Tātad mums šodien ir 16 izskatāmi jautājumi kopā ar papildu jautājumiem. Un manējais priekšlikums būtu 11. jautājumu pārcelt kā otro lemjamo jautājumu. Un tas būtu par Limbažu nodomas izglītības un kultūras sporta komiteju jautājumu priekšsēdētāju ievēlēšanu. Tātad varētu man lūgt ierakstīt to priekšlikumu. Un tad plāns būtu tāds, kad mēs nobalsojam par to jautājumu un pēc tam par visu darbību, visu darbu kārtību. Tā. Vai kolēģiem būtu kaut kādi komentāri, priekšlikumi? Jā, man ir jautājums. Jā, lūdzu. Es tā īsti nesaprotu, kāpēc tā darba kārtība netika salikta uzreiz. Mēs taču Rudolfu par izglītības komiteju ievēlējām jau pagājušā domas sēdē. Pareizi, jā. Un tā kā pēc nolikuma arī tur tā kā tiek virzīts arī par šīs te komitejas vadītāju. Kāpēc viņš ir kā papildu darba kārtības jautājums? Kāpēc tagad tāda nevajadzīga ņemšanās, celsim kaut ko uz augšu, uz leju? Un to taču varēja darba kārtība dažošana stādīja kaut kādā pagājušās nedēļas beigās. Un tad taču viss bija skaidrs, kāpēc. Es saprotu, jā, ka kaut kādas projekta naudas varbūt pēkšņi parādās, mums ir jāiegroz budžetā. Tas viss ir saprotams, bet šis jautājums es galīgi nesaprotu, kāpēc. Vienīgais, kā es varu komentēt, droši vien, ka visā tādā darba ritmā kaut kas ir pagājis droši vien, ka garām. Un šis jautājums doma bija noteikti kā pašsaprotams, bet laikam pēc visas tās darbības, visām tām darbībām, kaut kā laikam bija paskrējis garām. Ir sanācis kā sanācis, diemžēl. Bet, es domāju, ka šīs jautājums jau nav tas sarežģītākais, kāpēc viņi nevarētu pārcelt. Es domāju, nobalsot tur. Tā nav nekāda lieka problēma. Varbūt var kāds nokomentēt, kas sastādīja šo darba kārtību, kāpēc tā ir izveidojies. Es varu nokomentēt. Jā. Jā. Es pacēlu rociņu. Jā, tur ir arī mums jāuzņemās vaina, tādēļ, kad darba kārtībā ir tā, ka viņa tiek likta tajā veidā, kādā veidā lēmumu projekti tiek saskaņoti, iesniegti, un vienkārši sekretāri liek viņu tehniski. Un tad, protams, tā sanāca, kad pirmie bija iesniegti citi, tie jau bija salikti, un šitas te bija tā kā palicis viens no pēdējiem, un tad jā, viņš tika iesniegts laikā, kad jau bija darba kārtība salikta. Jā, labi. Vienkārši tehniski tā gadījās. Jā, saprotami. Paldies. Varbūt vēl kolēģiem ir jautājumi, priekšlikumi par darba kārtību. Vairāk rociņas neredzu. Tad uzsāksim balsošanu par priekšlikumu. Jā. Nobalsojuši ir visi. Paldies. Par 4 balsīm par, 3 pret. Jautājums par darba kārtības 11. jautājumu pārcelšanu kā otro ir pieņemts. Tā, kopumā tad mēs varam arī balsot arī par darba kārtību. Ja jautājumu nevienam nav, uzsākam balsošanu. Mums vēl nav viena. Visi ir nobalsojuši. Paldies. Par
darba kārtību nobalsojuši 4 par, 2 pret, 1 atturās. Darba kārtība ir pieņemta. Paldies! Un tad ķeramies pie otrā darba kārtības jautājuma. Par Limbažu novada domas izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Lūdzu, kādi jautājumi, priekšlikumi? Es savukārt, ja nav citi priekšlikumi, tad šī jautājumā izvirzu Rudolfu Palāko par kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Lūdzu, tad ierakstīt maniem priekšlikumu. Mēs varētu balsot, vai kā tas ir. Droši vien, ka priekšlikums tas ir. Varbūt kādam vēl kādi komentāri, priekšlikumi. Vairāk jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Jā, visi mums ir nobalsojuši. Paldies! Un ar 4 balsīm par, 3 pret, apsveicam Rudolfu Palāko komitejas vadītāju un priekšsēdētāju. Šī situācijā tad es nodošu stafeti Rudolfam Palākajam Jaunskungam un nomainīšu viņu kā nākušo komitejas vadītāju. Jā, labdien, paldies, kolēģi. Nākamais darba kārtības jautājums tātad ir par Limbažu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldības braukšanas izdevumu izglītojumiem apstiprināšanu. Ziņo mums Līga Liepiņa. Labdien! Saistošo noteikumu projekts no 15. jūnija līdz 3. jūlijam tika nodots sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tika saņemts viens ieteikums, viens viedoklis, un tas ir sekojošs. Kompensēt izglītojamo braukšanu līdz izglītības iestādē ar personīgo transportu līdzekli 2 reizes. Šobrīd noteikumos ir iestrādāts 1 reizi. Šis ir diskutabls jautājums. Tas būs atkarīgs no tā, kā jūs deputāti lemsiet. Tātad piedāvājums ir 2 reizes no rīta aizvest līdz izglītības iestādē vai līdz tuvākajai sabiedriskā vai pašvaldības transporta pieturvietai, un vakarā vecāks dodas pakaļ vai nu līdz izglītības iestādē vai līdz pieturvietai. Otrs ieteikums bija svītrot 18. punkta beigu teikumu, par kuru bija arī jautājumi deputātiem iepriekšējā komitejā par čeku iesniegšanu. Tad iesniegums un čeku iesniegšana kā attaisnojošie dokumenti, lai varētu šo te kompensāciju saņemt. Un lūgums bija arī precizēt 13. punktu, nosakot reālo degvielas patēriņu atbilstoši konkrētajam maršrutam, laikapstākļiem un ceļa kvalitātei. Ierosinājumi ir ņemti vērā, bet ir nepieciešams izdiskutēt, vai mēs akceptējam tātad 2 reizes doties pakaļ izglītojumam vai nu uz pieturvietu vai uz izglītības iestādi. Par attaisnojošiem dokumentiem saistošo noteikumu projektā vēl joprojām ir
iesniegti sarkani ieraksti, lai mēs izdiskutētu, un grāmatvedības nodaļa vēl joprojām arī saskaņo un noskaidro viedokli no institūcijām, kādi attaisnojošie dokumenti tad varētu būt, lai tas notiktu atbilstoši likuma ietvaros un šos te izdevumus varētu norakstīt. Tāpēc arī jūs redzat lielus sarkanus burtus, un es labprāt arī uzklausītu jūsu ierosinājumus. Ja mēs skatāmies uz šo brīdi, tad šobrīd ir 3 gadījumi, kad tiek saņemta kompensācija par personīgā transporta līdzekļa izmantošanu. Un vidēji gadā tas sastāda 1665,40 €, bet šobrīd tātad mēs nodrošinām tikai vienu reizi aizbraukt līdzi un atbraukt atpakaļ. Ja mēs šo palielinām, tad arī izdevumi palielinās un ir grūti arī prognozēt, cik šādi pieteikumi varētu būt. Maksimāli mēs cenšamies nodrošināt izglītojamo transportēšanu uz izglītības iestādi vai nu ar sabiedrisko transportu, vai ar pašvaldības nodrošināto transportu. Tā kā labprāt uzklausīšu viedokļus, lai mēs šo varētu izdiskutēt un virzīt uz Finanšu komitejas sēdi. Paldies! Paldies, Līgai! Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi? Nevienam nav jautājumu un priekšlikumu. Šobrīd, Līga, tātad šie priekšlikumi ir jau iekļauti noteikumos? Šobrīd ir atstāts uz jautājumu zīmi. Vai mēs tātad 2 reizes nodrošinām šo braukšanu? Tas man vēl būtu jāiestrādā. Un par čekiem mums vēl ir jāprecizē, ciešā sadarbībā ar finanšu nodaļu mēs vēl precizējam šo informāciju, kā mēs vēl papildināsim noteikumus, jo, ja tā ir kompensācija, tad sanāk, ka tā apliekās arī ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, tā skaidro valsts ieņēmuma dienests. Un par attaisnojošiem dokumentiem mums ir variants, kā mēs ar finanšu nodaļu izstrādātu vēl papildus pielikumu, kuru aizpildītu izglītības iestāde. Tātad izglītības iestāde norādītu personu, norādītu dienas, cik ir apmeklēta izglītības iestāde, maršrutu. To mēs visu šo te attaisnojošo daļu sakārtotu, bet paliek problēma, vai mēs atbalstām 2 reizes braukšanu, vai tomēr vienu, kā ir bijis līdz šim. Jā, tas būtu arī būtībā viss. Un pārējo mēs vēl ar finanšu nodaļu līdz domas sēdē precizēsim, un domas sēdē tad būs gala variants. Jā, paldies, Līga. Jānis Kremes, lūdzu. Jā, man ir jautājums. Kāds iemesls ir, kāpēc nevar izmantot kādu no sabiedriskiem transportiem vai... Jā, reizēm ir tā, ka sabiedriskais transports nekursē atbilstošā laikā. Vai tā ir kāda tāda nomale, kur, piemēram, viens no gadījumiem, kas brauc no Umurgas puses, sabiedriskais transports nekursē atbilstošā laikā, un tas ir gana tālu, lai mūsu pašvaldības transports šo gabalu dotos pakaļ šim te vienam izglītojumam. Tad tiek nodrošināts tas, ka mēs sadzam šos personiskā transporta līdzekļa šīs izmaksas. Ne visas pašvaldības iestrādā šādu regulu. Tādas ir dažas. Šobrīd mēs sazinamies gan ar Jelgavu, gan ar Saldu, kur arī šī norma ir iekļauta, bet arī viņiem ir problemātiski izstrādāt atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai prasības atbilstu. Tāpēc jā, mēs ceram, ka sadarbojoties ar šīm pašvaldībām arī mēs varēsim pieņemt to optimālo variantu, kas būtu draudzīgs visām pusēm un atbilst arī likumnormām. Labi, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Un, kolēģi, ko jūs sakat par šiem iesniegtajiem priekšlikumiem? Būtu ļoti vērtīgi dzirdēt jūsu viedokli.
Jā, Aigar, lūdzu. Nu jā, labi. Nē, nu par tiem čekiem, nu skaidrs, tas arī bija pagājušā komiteja arī, nu, kad, man liekas, tas tāds ļoti nevajadzīgs un tur daudz dažādu jautājumu rodās, ko tur iesniegt dažādos gadījumos, un tad jau tur vēl degvielas normas mašīnā jānosaka, nu, lai saprast, cik to čeku lielu vajag. Nu, tur baigais, nu, tāds garš ceļš sanāk, un to es tā kā droši vien, ka noteikti varētu atbalstīt, ka savādākā. Par tām 2 reizēm. Nu jā, nu tas tāds jautājums, jo es saprotu tā, ka šajā gadījumā ir domāts, ka to bērnu tā kā ved speciāli uz skolu, visticamāk. Nu, vecāks aizved, un viņš tad atved viņu, atbrauc pats atpakaļ. Nu, jā, nu, tur droši vien, ka tie gadījumi, ja jūs sakat, ka tie gadījumi jau nebija daudzi, jā, un kā tur reāli ir, tie vecāki, viņi brauc uz pilsētu, visticamāk, ka ved uz Limbažiem vai uz kaut kurien, jā, nu, tad uz darbu brauc, jā, nu, ja brauc viņu uz darbu, jā, nu, tad it kā, nu, būtu diezgan nevajadzīgi un muļķīgi, vai ne? Nu, maksāt šos te 2 reizes, bet ja tiešām reāli tā ir speciālā braukšana. To es nezinu, man patreiz tā īsti nav tāds viedoklis, kā teikt, nostājies sevi, ja, kuru no šiem variantiem atbalstīt, bet droši vien, ka tur jānāk ar kādu priekšlikumu, kā tur reālā situācija ir, jā. Jo maksāt par tikai maksāšanas pēc, nu arī īsti nevajadzētu, jā. Nu, kaut kā tā. Jā, es varbūt varu precizēt no situācijām, ar kurām ikdienā nāks sastapties ar tādām problēmu situācijām. Situācijas ir dažādas. Situācijas ir gan, ka vecāks ir mājās, un tad viņš nevēlas uzgaidīt izglītojumu visu dienu, un to var arī saprast, tad viņam sanāk pavadīt laiku pilsētā, vai arī bērnam ir jābrauc ar sabiedrisko transportu līdz kādai pieturvietai, un tad vecāks dodas pakaļ. Bet ir arī gadījumi, kur vecāks dzīvo gana tālu, un tad ir 2 problēmas. Viena, ka viņš prasa šo kompensāciju samaksu, izvēloties samērā tālāko izglītības iestādi, un izglītības pārvalde savukārt norāda, ka mēs lūdzam izvēlēties tuvāko izglītības iestādi dzīves vietai, kura šīs programmas īsteno. Bet bieži vien ir tā, ka šeit rodas problēma situācija. Vecāks, kā piemērs, jā, piemēram, no Salckrīvas puses grib doties aiz Limbažiem uz izglītības iestādi un vēlas, lai mēs sadzam šos izdevumus par braucieniem turpat pakaļ 4 reizes. Tad šis te finansiālais atbalsts sanāk gana liels. Ja mēs norādām tuvāko izglītības iestādi, kas ir aptuveni 10-15 minūšu attālumā, protams, tad šis finansējums ir stipri mazāks. Tā kā tie gadījumi ir ļoti dažādi. Šī brīža gadījumi ir tikai 3. Konsultējoties ar citām pašvaldībām, viņi saka, ka viņiem arī šo gadījumu nav daudz, bet ņemot vērā tendenci, ka vecāki izvēlas doties dzīvot ārpus pilsētām, tendence varētu arī būt augšupejoša. Paldies, Līga. Kristap, lūdzu. Man tāda doma ir varbūt tās nenoteiktās reizes. Mēs varētu nodrošināt to kompensāciju, vai kā viņi pareizāk nosaukt, bet nenosakot reizes 1 vai 2. Attiecīgi, varbūt tās rēģēt pēc pieprasījuma tādu tekstu, un tad izvērtēt katru gadījumu atsevišķi. Es nezinu, kas viņi varētu izvērtēt. Tas ir, nezinu, izglītības pārvaldes, paskatoties to attālumu un visu. Varbūt tā, ka savādāk mēs ierakstīsim 1 reizi vai 2 reizes, vai, man tāda ideja kā tāda. Es nezinu, vai to tehniski var kaut kā nodrošināt. Skaidrs, ka deputāti neizvērtēs, ja, bet pēc kaut kādiem vadlīnijām un pēc veselā saprāta un loģikas. Un attiecīgi arī no dzīves līmeņa varbūt tās no materiālā stāvokļa kaut kā var izvērtēt. Es tagad patreiz fantazēju, es nezinu. Kaut kā tā, jo man bail par to, ka mēs uzliksim to ierobežojumu un kaut kur mēs varbūt nokļūdīsimies. Jā, varbūt var Līga kaut kā nokomentēt, mēs to varam, nevaram. Tā. Es domāju, ka būs sarežģīti, ja mēs stingri nenoteiksim. Būs dažādas improvizācijas, un tad izglītības pārvaldei uzlikt šī tiesneša lomu
būs grūti. Būs grūti. Ja es drīkstu izteikt personīgo viedokli, tad es uzskatu, ka turp atpakaļ viena reize, tas ir arī ieguvums konkrētajai ģimenei. Arī, tātad, ja mēs skatāmies, ja es saku, ja ir dažādi šīs situācijas un šis attālums ir gana liels, tad tas ir ļoti liels iespējas uz pašvaldības budžetu. Man liekas, ka tā mūsu labā griba vienu reizi nodrošināt ir gana laba iespēja, jo, kā jau es minēju, citās pašvaldībās šāda privilēģija nav. Jā, paldies, Līga. Ziedonis Rubezis. Labi, es saprotu, situācijas ir dažādas, bet var jau būt, ka sadz tos izdevumus līdz tai vietai, kurā vietā iet tas pašvaldības transports. Ja viņš iet, viņš piestāja tur tuvākā vieta, kur ir kaut kādi bērni viņu tajā maršrutā iekļaut, tad arī līdz tai vietai tiek sekti tie izdevumi. Tālāk viņš iekāp tajā pašvaldības transportā, kurš ved viņu uz skolu, un viņš dodās uz skolu. Tā kā tas arī ir viens no variantiem. Ja? Un varbūt arī var šādi paskatīties uz to. Un piekrīt arī Līgai, ko Līga teica, un arī tas teikums, ko Līga iepriekš minēja, kad tuvākā skola arī no zemēm atradās. Jā, paldies. Jā, Ziedoni, ja es drīkst nokomentēt, tad šobrīd tā arī ir iestrādāts, ka iesniegumā ir papildus vēl ielikts līdz izglītības iestādē vai līdz tuvākajai pašvaldības vai sabiedriskā transporta pieturvietai. Jā, kolēģi, un iespējams, ka šis arī kaut kādā ziņā var būt viens no tādiem aspektiem, kur varētu ņemt vērā, izvēloties to tuvāko izglītības iestādi. Bet, kolēģi, vai vēl ir kādi priekšlikumi, jautājumi? Vai es pareizi saprotu mūsu komitejas šo nostāju, ka mēs atbalstam to grozījumus par priekšlikumu par čekiem, bet mēs priekšlikumu par šīm divām reizēm, tātad izglītības un kultūras un sporta komiteju, tātad neatbalstam, ja? Vai mums vajadzīgs atsevišķs balsojums par šo priekšlikumu? Jā, Arvīdo Zolūdzu. Labdien, kolēģi. Es domāju, ka būtu nepieciešams atsevišķs balsojums. Paldies. Paldies. Tad es lūkšu ierakstīt šo priekšlikumu kā balsojumu. Tā, kolēģi, tā tad ir mans priekšlikums neatbalstīt šo ierosinājumu, apmaksāt tātad 2 reizes turp un atpakaļ, lai paliek esošajā redakcijā 1 reize. Aicinu balsot par šo priekšlikumu. Tātad 5 deputāti balso par, 1 deputāts balso pret, 1 deputāts atturas, priekšlikums ir atbalstīts. Vai, kolēģi, mēs varam balsot par lēmumu projektu kopumā?
Ja jautājumu priekšlikumu vairs nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! 6 deputātiem balsojot par, 1 deputātam balsojot pret, lēmumu projekts ir apstiprināts. Nākamais darbkārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas apstiprināšanu. Turpina mums ziņot Līga Liepiņa. Tātad arī šie saistošie noteikumi tika nodoti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai no 15. jūnija līdz 3. jūlijam. Netika saņemts neviens ierosinājums, bet šie noteikumi tika nosūtīti arī uz Izglītības un zinātnes ministriju, un mēs saņēmām atbildi, ka kopumā saistošo noteikumu projekts tiek balstīts, bet vienlaikus izsakot arī dažus priekšlikumus, kurus mēs ņēmām vērā. Saistošo noteikumu projektā ar zaļu krāsu ir iekrāsotas izmaiņas. Tie ir gan terminu precizējumi, gan, kā ministrija izsaka, ievērot gramatisko tiesību normu iztulkošanas metodi. Tātad tas nozīmē, lai nebūtu pārpratumu un vecākam būtu vienkāršāk saprast normas. Šie te punkti tika precizēti gan 2., gan 3., gan 7., gan 38. un no 38. līdz 40. Šobrīd arī numerācija ir nedaudz izmainījusies. Tiesa gan šajā lēmuma projektā, saistošajos noteikumos vēl būtu nepieciešams veikt precizējumus, kurus tad es lūdzu reģistrēt, ka pielikumā ir nepieciešams labot, pielikumā numur 1 ir nepieciešams labot, aizstāt Krišāna Valdemāra Ainažu pamatskolu ar Salacgrības vidusskolas pirmskolas izglītības programmu īstenošanas vietu Ainaži, un arī tādas pašas izmaiņas ir nepieciešams veikt pielikumā numur 2. Kā arī pielikumā numur 1 tiks dzēsts programmas izglītības programmas kods. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmskolā šis izglītības programmas kods var būt gan parastais, gan arī speciālās izglītības programmas kods, un lai tas nerastu dažādas interpretācijas, tad šo normu mēs vēlētos izņemt. Aicinu virzīt šo saistošo noteikumu projektu uz domas sēdi un atbalstīt šos izdarītās korekcijas. Paldies, Līgai. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavotu. Jā, lūdzu. Es nedzirdu. Dzirdat? Tagad dzirdam, jā. Tā. Pirmais, ko gribu pateikt, ir numerācija sajaukt. Punktā 31 un punktā 33. Kļūdaina. Apakšpunkti. Jā, paldies, labošu, 31, jā, labošu, paldies. Arī 33. arī tas pats. Jā, paldies, jā. Tas būtu pirmais. Otrais, tādā secībā, kā tie bērni tiek reģistrēti, es domāju, nav viens aspekts, kur iet runa par daudz bērnu ģimenēm. Tātad jūs domājat mainīt secības? Nē. Es vienkārši ietvert punktu par daudz bērnu ģimenēm, ka viņam arī mazliet kaut kādas prioritātes tādā secībā. Nav pat ar nevienu vārdu pieminēt daudz bērnu ģimenes.
Labi, Andi, un jums varbūt ir arī priekšlikums uzreiz. Es domāju, šeit varētu būt diskusija, kādā secībā, kur tos daudzbērnu ģimeni bērns ielikt. Viņus varētu kaut kur tā, lai viņiem būtu kaut kāda mazliet prioritāte. Mēs, tad, ja atbalstīs visu šo priekšlikumu, tad mēs varēsim lūgt izglītības pārvaldē varbūt līdz rītdienai sagatavot, izvērtēt, kā tā secība būtu. Un trešais, ko es gribēju pieminēt, paskaidrojumu rakstā, kur ir veikts tās konsultācijas ar attiecīgām iestādēm. 5. punktā ir minēts, ka tur 36. punktu vajadzētu pēdējo 3. teikumu izņemt, bet manuprāt, tas viss 36. punkts viss ir izņemts no šī nolikuma. Jā, ja es drīkstu paskaidrot, 36. punkts bija par izziņas izsniegšanu. Jā. Normatīvi akti vairs neparedz, ka beidzot pirmskolas izglītības iestādi ir jāizsniedz šāda izziņa. Tāpēc mēs šo punktu izņēmām. Tādī paskaidrojumā rakstīts, ka paredz, ka tāda izziņa ir jāizsniedz, tikai ka viņi nav jāiesniedz izglītības iestādē. Tā tur vismaz te paskaidrojumā rakstīts. Paskaidrojumu rakstu es varu nocitēt. Tātad pirmskolas izglītības iestādē programmas nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta, kādi ir bērnu sasniegumi. Ar šiem te sasniegumiem pedagogs iepazīstina vecāku, bet tas nenozīmē, ka ir jāizdod izziņa. Šis te novērtējums vecākam tiek izsniegts, un tas notiek izglītības iestādes iekšējo noteikumu kārtībā. Saistošajos noteikumos mums šis nebūtu jāatrunā, jo tas jau pienākas, ka šī te novērtēšana tiek veikta, vecākam tas tiek parādīts, tiek izskaidrots, bet izziņa par to, ka viņš ir beidzis izglītības iestādi, šādu normu neviens tiesību akts vairs neparedz. Tā paskaidrojuma rakstā mazliet savādāk rakstīts ir. Tad tie punkti noteikumi saka, ka tāda izziņa ir jāizdara, jāveic, jādod, bet ka viņi nav jāiesniedz izglītības nākamajai iestādē. Jā, tātad bērns beidz pirmskolas izglītības iestādi, un šī izziņa nav jāiesniedz skolā, uz kuru bērns dodas. Tātad izziņa nav nepieciešama. Jā, bet to izziņu jau var iedot, lai viņu vecākiem paliek par piemiņu, un pašam bērnam par piemiņu. Par šo mēs arī esmu diskutējusi ar 2 izglītības iestādes vadītājām, un arī viņas uzskatīja, ka šī te izziņa, būtībā viņa neko nedod. Mums šobrīd ir valsts izglītības informācijas sistēma, kur visas šīs ziņas ir, līdz ko bērniņš dodas uz izglītības iestādi, viņu reģistrē, tad par viņu šī informācija, tas, kas ir izglītības iestādē, jāredz arī nonāk. Cita lieta ir par viņu attīstības rādītājiem. Tas gan ir vecāka izvēle. Vai šo informāciju sniedz izglītības iestādē vai nē. Ieteikuma raksturs ir sniegt. Tas būtu gan dībēlu testēšana, gan psiholoģiskā izpēta, gan logopēdiskais. Tas ir pavisam kas cits, bet izziņa par to, ka ir šī iestāde beigta, nav nepieciešama. Jo valsts izglītības informācijas sistēmā šī informācija parādās, līdz ko bērns tiek reģistrēts skolā. Labi, paldies. Paldies. Tā, kolēģi, priekšlikums tātad no Anda ir par 21. punktu papildināt, tātad arī ar sadaļu par daudzbērnu ģimenēm. Ja nevienam nav nekādu iebildumu, tad es atsevišķi uz balsojumu to nelikšu šo priekšlikumu, un tad mēs vienojamies, ka līdz rītdienai izglītības pārvalde tātad arī saprot, kā secīgi, tā teikt, viņus sarindot. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Tad, ja nav jautājumu, jā, Arvīdo Zolūdzu. Paldies. Jautājums Lietuvas kundzei par, es tā īsti neizpratu, kas jāievieno par Ainašu skolu. Ko jūs gribētu pielikt klāt šim jautājumam? Paldies. Tātad pielikumā ir redzamas visas izglītības iestādes.
Bieži vien, kad vecāks nāk rakstīt iesniegumu, vai nu uz izglītības pārvaldi, vai to dara elektroniski, šīs izglītības iestādes visas jau ir nosauktas. Vecākam atliek tikai ielikt atzīmi, kurā izglītības iestādē. Tā kā Krišjāna Valdemāra Ainaža pamatskola ar 1. augustu tiek pievienota Salinsgrības vidusskolai, tā tad ir jānomaina šis nosaukums. Es drīkstu turpināt, Rudolf? Jā, bija, lūdzu. Jautājums ļoti vienkārši. Ja mēs esam pieņēmuši lēmumu par Ainažas skolas likvidāciju, tad kas tur var notikt šajā laikā? Paskaidrot, lūdzu. Paldies. Pirmskolas izglītības programmas. Šeit ir runa par uzņemšanu pirmskolas izglītības programmās. Ainažu pamatskola realizē pirmskolas izglītības programmas, kas pāriet Salinsgrības vidusskolai. Paldies. Paldies. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad ar Anda Zaļākalna priekšlikumu 21. punktu papildināt darbu daudzbērnu ģimenē. Aicinu balsot. Tā, paldies. 6 deputāti balso par, 1 deputāts balso pret. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Limbažu novada domes 28. septembra lēmumā numur 820 par Limbažu novada pašvaldības interešu izglītības programmām paredzētā valsts un pašvaldības finansējuma sadales komisijas sastāvu apstiprināšanu. Turpina ziņot mums Līga Liepiņa. Jā, sakrā ar to, ka darba tiesiskās attiecības ar 31. jūliju beidz 2 komisijas locekļi, lūdzu apstiprināt jaunu komisijas sastāvu, sekojošā sastāvā. Valda Tinkuse, izglītības pārvaldes vadītāja, Elīna Rūtentāle, Limbažu novada jaunatnes lietu speciāliste, Rudolfs Pelēkais, Limbažu novada domes priekšsēdētāja 2. vietnieks un Līga Liepiņa, Limbažu novada izglītības pārvaldes vadītājas vietniece. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domes sēdi. Paldies. Paldies. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jā, Andi, lūdzu. Andi, nedzirdam jūs? Atvainojos. Tā. Saprotu, ka 4 cilvēku komisijas sastāvā. Ja domas dalās, tas ir nolikuma atrunāts? Jā, tas būs ar nolikumu atrunāts priekšsēdētāji. Tātad ir Valda Tinkusa. Noteicošais vārds būs priekšsēdētājai. Būs nolikuma atrunāts, jā? Vai 5. vienkāršāk nebūtu 5. cilvēku ielikt? Iespējams. Jo tur ir paskaidrojumā rakstīts, ka tur varētu piesaistīt arī kādu cilvēku no biedrībām, nodibinājumiem un citām institūcijām, kas ar to ir saistīts. Jā, jums ir labs ierosinājums, piekrīt. Paldies. Labi, bet šo ierosinājumu mēs tāpat vien nevaram atstāt. Bet Līga mums šobrīd nolikums paredz 4 cilvēkus. Ja? Mēs varam 5. Mēs varam 5. Ja Aiga mani nelabos. Aiga, vai tu esi šeit pieslēgusies? Patreiz vienkārši. Jā. Jo nākamā komisija man ir ar 5 komisijas locekļu sastāvu, un tagad man laikam nebūs par rokai. Varbūt mēs šo precizējam un līdz domes sēdēji. Nē, tas būs līdz rītdienas komitejai. Andim ir arī kāds konkrēts priekšlikums, kur izvirzīt kā 5. kandidātu, vai vairāk par to, ka vienkārši 5 cilvēki, lai būtu?
Nē, konkrēti priekšlikuma nav. Labi, tad izglītības pārvalde šobrīd to ņems vērā un uz rītdienas sagatavos. Tā, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Ja jautājumu un priekšlikumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad 5 deputāti balso par, 1 deputāts balso pret, 1 deputāts atturas, un lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darbkārtības jautājums par grozījumiem Limbažu novada domes 2022. gada 27. janvāra lēmumā numur 14 par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas vietu sadalas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Turpina mums ziņot Līga Liepiņa. Jā, arī šeit ir nepieciešams veikt grozījumus sakarā ar 2 darbinieku darba tiesisko attiecību izbeigšanu, un tad piedāvātais komisijas sastāvs varētu būt šāds: Līga Liepiņa, Ligita Dambe, pirmskolas izglītības iestādes Vilnītes vadītājs vietniece izglītības jomā, un Ligita Dambe arī atbild, viņa ir jomu koordinators tieši par pirmskolām. Elīna Atslēga, Limbažu 3. pirmskolas izglītības iestādes Pārīta vadītāja, Anita Pacere Padane, Ladzara pamatskolas direktore un Maija Siliņas, Kultas pirmskolas izglītības iestādes Aģupīte vadītāja. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Paldies! Paldies! Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi? Ja jautājumu un priekšlikumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad 6 deputātiem balsojot par, 1 deputātam balsojot pret, lēmumu projekts ir apstiprināts. Nākamais darbkārtības jautājums, paldies Līgai. Nākamais darbkārtības jautājums par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības iestādes Limbažu novada kultūras pārvalde nolikumā. Ziņo mums kultūras pārvaldes vadītāja Evija Keisela. Labrīt, cienījamie deputāti, kolēģi. Jā, ir sagatavoti grozījumi Limbažu novada kultūras pārvaldes nolikumā, kā jau arī lēmumu projektā esam norādījuši, ir formāli labojumi, un viens no tiem ir arī par adreses precīzu norādi, jo Limbažu novada kultūras pārvalde atrodas Baumeņkāra laukumā 1. Un vēl es ļoti atvainojos, mēs līdz domas sēdei nomainīsim pielikumā dokumentam jauno Limbažu novada ģerboni. To vienkārši pamanīju šodien pirms komitejas. Paldies un aicinu virzīt šo sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi. Paldies, Evija. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi? Jā, Andi, lūdzu. Andi, mikrofons atkal. Es atvainojos. Tas man kā jaunam deputātam gadās. Es kā jaunais deputāts izlasīju to nolikumu, un es neatradu atšķirības starp 18. punktu un 19.6 punktu nolikumā. Jūs varbūt varat pateikt, kāpēc viņi tādi 2 punkti ir. Es atvainojos, vai jūs varētu noprecizēt starp 18. Nē, punktu? 18. punkts un 19.6. 18. punkts, skan pārvaldes darbinieks pieņem darbā un atbrīvo no darba pārvaldes vadītājs un pieņem un atbrīvo no darba pārvaldes darbiniekus.
varbūt jurists šeit varētu iestarpināt atbildi. Varbūt viņu var arī izņemt ārā 18. Juridiskā nodaļa, lūdzu. Aiga, vai jūs mūs dzirdat? Vai arī, ja ir kaut kāds problēmas ar pieslēgšanos, vai mēs šo jautājumu drīkstam atbildēt jums nākamajā? Tie punkti ir pilnīgi vienādi, tikai pilnīgi absolūti vienādi. Es piekrītu, Andim, tiešām, jā, viņa runā par vienu un to pašu. Tad varbūt tās pēc jurista, es nezinu, konsultācijas mēs varētu šo jautājumu 18. punktu varbūt izņemt ārā. Paldies, ka jūs ievērojāt. Jā, un runājot par tām formālām, kā jūs sakāt, tām izmaiņām, ir pielikts klāt, ka kultūras iestādi kā kopienas centri. Nu, tad gadījumā arī sabiedriskais centrs Vītola, tas arī ir kultūras iestāde, tad vienkārši ir rakstām kopienas centri un arī sabiedriskie centri. Nē, šeit es ļoti atvainojos, vai es drīkst atbildēt. Protams. Šeit mēs vienkārši minējām precīzi visas šobrīd mūsu pakļautībā esošās iestādes. Mums ir gan šis sabiedriskais centrs, gan arī kopienas centrs. Un šobrīd kopienas centrs mūsu pakļautībā ir tieši viens, un tas ir Brīvzemnieku pagasta kopienas centrs. Pārējie visi ir kultūras nami, tautas nami vai kultūras centri. Bet Vītola saucās sabiedriskais centrs. Jā. Un tādā gadījumā, ja 7. punktā tur tāda opcija nav, kā sabiedriskais centrs, kas būtu jūsu pakļautībā. Varam arī šo papildināt. Jā. Bet pēc funkcijām, protams, viņi visi ir līdzvērtīgi. Jā. Protams, jā. Labi, paldies. Paldies. Tā Aiga mums ir pieslēgusies šobrīd. Un Aiga mums ir arī atslēgusies. Labi, kolēģi, tiešām šo jautājumu arī tad noprecizē sevi vēl ar juridisko nodaļu, bet man liekas arī tur, mēs saredzam, ka šeit abi punkti runā par vienu un to pašu. Kolēģi, vai ir vēl kāds jautājums vai priekšlikumi? Ja jautājumu un priekšlikumu vairs nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Tātad 5 deputāti balso par, 1 deputāts balso pret, 1 deputāts atturas. Lēmuma projekts ir atbalstīts. 8. darbkārtības jautājums, paldies Evijai. 8. darbkārtības jautājums par grozījumiem Alojas bibliotēkas nolikumā. Un tātad mums ziņos Arnīts Frīdenfelde. Es ļoti atvainojos, bibliotekas vadītāji nevarēs šobrīd piedalīties komitejā un atbildēt. Šeit arī vēlamies lūgt precizēt izmaiņas, kas ir arī formālas pie Staicels filiāles bibliotekas adresē. Mēs, diemžēl, bijām kļūdījušies ar ciparu. Bijām norādījuši neprecīzi, tāpēc lūgums atļaut šo izlabot. Un arī lūdzam virzīt šo uz Limbažu novada domas sēdi. Paldies! Paldies! Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi? Ja jautājumu un priekšlikumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad 6 deputātiem balsojot par, 1 deputātam balsojot pret, lēmuma projekts ir pieņemts.
Tā, 9. darbkārtības jautājums par Nord+ projekta finansējumu iekļaušanu Pāles pamatskolas budžetā. Ziņotāji mums ir Irēna Kļaviņa, lūdzu. Labdien! Labdien! Man ir uzdots ziņot šo lēmumu, bet es labprāt ziņotu par nākotnes punktu. Runa ir par 2 projektiem, kurus pašlaik īsteno Pāles pamatskola. Un te patiesībā ir vajadzīgs, manuprāt, tāds formāls lēmums, ir vajadzīgs priekšfinансējums, lai pabeigtu šo projektu īstenošanu. Lēmumu ir sagatavot Pāles pamatskolas direktori, sadarbībā ar ekonomistiem. Tādēļ es domāju, ka tur no ciparu viedokļa viss tur vajadzētu būt korekti. Un es vienkārši lūgtu, ka jūs virzītu abus šos lēmumus tālāk izskatīšanai vai finanšu komitejai vai Pāles komitejas. Varbūt jums kādi jautājumi? Paldies. Diezgan tā slikti kaut kur dzirdējām, vismaz es. Bet pirmais projekts neparāds priekšfinansējumu. Es saprotu, jūs par abiem jautājumiem tagad jau noziņojāt. Jā. Pirmajā mums ir vienkārši jāiekļauj budžetā. Tātad. Patiesībā abos lēmumu projektos jāiekļauj papildus finansējumu Pāles pamatskolas budžetā, un kad projekts īstenots 61 laikā pēc tāds iesniegšanas, tiks šī summa atgriezta. Jā, paldies. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par abiem projektiem tad šobrīd? Ja jautājumu nav, priekšlikumi nav, tad es aicinu balsot šobrīd sākumā par tātad 9. jautājumu. Vai Regīna tā mani lūdzu? Jā. Labdien! Ne konkrēti par šiem projektiem, bet tomēr par Pāles skolu. Es ierosinātu, es saprotu, ka šie projekti ir brīnišķīgi redzesloku paplašināšanai gan pedagogiem, gan skolēniem, bet skolas mērķis tomēr ir pamatskolas izglītības došana bērniem. Un man būtu lūgums varbūt, ka var sagatavot kādu nelielu informāciju, protams, ne Irēnas kundze, bet kāds no skolas, par to, kā izskatās ar klašu piepildījumu uz jauno mācību gadu. Es saprotu, ka bija dots uzdevums strādāt ar bijušos Viļķenes skolas audzēkņiem un piesaistīt. Es gribētu saprast, kas tad ies 1. klasē un pārējās. Bet, protams, ārzemju braucieni tas ir brīnišķīgi, bet kas notiek skolā, ja varētu sagatavot šādu informāciju. Paldies! Es varu mazliet papildināt vai informēt. Un šobrīd notiek šis darbs, un vismaz 10 Viļķenes skolēni ir izteikuši vēlēšanos mācīties Pāles skolā. Un pēc man esošas informācijas arī 3 skolēni Limbažu vidusskolas turpinās mācības pie mums nākošajā gadā. Tā kā darbs šīs lietas notiek. Es atvainojos, es nesadzirdēju. Cik no Viļķenes pamatskolas? No Viļķenes par 10. 10? Jā, 10 iesniegumu. Jā. Un 3 iesniegumu vēl no Limbažu vidusskolas. Labi, paldies jums. Kolēģi, tātad slēdzu balsojumu. Balsošanu. Un tātad 7 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir apstiprināts. Un tātad arī par 10. jautājumu par priekšfinansējumu Pāles pamatskolai Nord+ projektam iekļaušanu budžetā. Arī tātad kolēģi ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu kolēģi balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Kristap, Ziedoni. Par 10. jautājumu. Paldies. 7 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir apstiprināts. 11. Tā, paldies. Tad, vēl ir arī 11. Jā, par priekšfinansējumu Pāles pamatskolai Erasmus Plus projektam iekļaušanu budžetā. Tā. Irēnas kundze. Patiesībā tā situācija ir nepieciešams šobrīd Pāles pamatskolas budžetā iekļaut noteiktu summu, lai varētu iekļaut šo projektu plānu. Un šie projekti gan iepriekš Nordplus, gan šis ir patiesībā beigu fāzē, jo es skatos, ka viņu termiņš ir 31. augusts, tie projekti tika īstenot, un tātad pēc tam 40 dienu laikā pie prasības iesniegšanas summas tiks atgrieztas. Jā, paldies. Tā, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, kolēģi, vai jums rādas balsošanas? Jā. Tātad 7 deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir apstiprināts. Paldies, Irēnas kundze. 12. darbkārtības jautājums par Limbažu novada izglītības pārvaldes pakļautībā esošās izglītības iestādes Alojas Ausekļu vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas projektā digitalizācijas gads Alojas Ausekļu vidusskolā. Ziņojumu mums tātad skolas direktora Ina Šternfelde. Lūdzu. Jā, labdien visiem klātesošajiem. Tātad arī mūsu skolā ir apstiprināts jaunais Erasmus Plus projekts digitalizācijas gads Alojas Ausekļu vidusskolā. Un kopējais projekta finansējums ir 64 786 eiro. Un šobrīd es lūgtu atļaut slēgt līgumu par projekta finansējumu līgumu dalībai šajā projektā. Un arī iekļaut šī gada budžetā 80% priekšfinansējumu, kas sastāda 51 828,80 eiro ieņēmums un izdevums projekta realizēšanai. Tas ir šī gada budžetā. Nākamā gada budžetā tad tiks plānotas šie 20%, kas, kā jau Pāles skola minēja, kas tiek iekļauts un pēc projekta realizācijas tiek atgrieztas pašvaldībai. Bet šis priekšfinansējums ir no Erasmus Plus projekta. Tas nav pašvaldības finansējums, vienkārši ir jāiekļauj šī gada budžetā. Paldies. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad 7 deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir apstiprināts. Tā, paldies, Ina. 13. darbkārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādes Salcgrīvas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. Ziņojums skolas direktora Sanita Strauberga. Lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti un kolēģi! Saskaņā ar Limbažu novada domes lēmumu ar 1. augustu Salcgrīvas vidusskolai tiek pievienota Krišāņa Valdemāra Ainaša pamatskola. Un tā tad bija nepieciešams aktualizēt Salcgrīvas vidusskolas nolikumu. Šis darbiņš arī ir izdarīts. Lūdzu jūs apstiprināt iesniegto lēmumu projektu. Paldies. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Pieciem deputātiem balsojot par, 2 deputātiem balsojot pret, lēmumu projekts ir apstiprināts. Tā, paldies Sanitai.
Tā, 14. darba kārtības jautājums par pasākuma Latvijas senioru kursu svētki piešķirtā finansējuma mērķa maiņu un finansējuma piešķiršanu vēja rādītāja 800+1 izgatavošanai un uzstādīšanai. Ziņo mums kultūras pārvaldes vadītāja Evika Keisele. Jā, tātad lēmuma projektā jau arī ir aprakstīts, tātad mums ir izveidojies atlikums no Latvijas senioru kursu svētkiem un lūgums šo summu 3200 atļaut izvietot jau pagājušajā gadā aizsāktai idejai no 800 gadas darba grupas par to, ka līdz 808. Limbažu jubilejai mēs varētu vecpilsētā šādus vēja rādītājus izvietot, tātad vēl 8, un šis būtu pirmais. Un ēka, uz kuras šis 801. vēja rādītājs varētu tikt izvietots, varētu būt mūsu Limbažu muzeja māja, ja pilsmuiža. Un tas, protams, ir saistīts arī ar to, ka nākamgad Baumaņa Kārlim ir 190 maijā, un mūsu muzejā ir arī patstāvīgā telpa, kura ir veltīta mūsu Baumaņa Kārlim. Tāpēc lūgums atbalstīt šo ideju un aicināsim visus uz, tā teikt, uz šo notikumu, kad vēja rādītājs jau būs izvietots Limbažu muzeja, uz Limbažu muzeja jumta. Paldies, un es ļoti ceru uz jūsu atbalstu. Ja ir kādi jautājumi, tad es labprāt papildināšu. Jā, paldies, Evi. Tā tiešām bija, jā, pie budžeta veidošanas. Kāds bija mums tas budžets, tāds bija, un no šīs pozīcijas nācās mums atteikties, bet šobrīd, ņemot vērā, ka ir radies šis ietaupījums, tad tā būtu lieliski iespēja tomēr šo ideju turpināt. Deputāts Arvīts Ozons, lūdzu. Jā, tad lūdzu, es gribētu dzirdēt šo pozīciju, kur šī naudiņa palika pāri. Paldies. Jā, tātad šī naudiņa palika pāri no Latvijas senioru kursu svētkiem, kas norisinājās Salacgrīvā. Kopīgā summa, kas palika pāri, bija 3263 eiro. Savukārt, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, kad mēs izsludinājām cenu aptauju, cik ir aptuvenās aplēses šāda vēja rādītāja izgatavošanai un uzstādīšanai, tad šajos 3200 mēs, es domāju, pilnīgi varētu iekļauties. Arvīts, laikam, domāju, uz kurām pozīcijām tieši tas ietaupījums izveidojās. Es vēlos zināt, uz kurām pozīcijām. Tā, ka jūs iztērēsiet to naudu, par to nav šaubu. Ja? Es vēlos zināt, kurās pozīcijās jūs sevi ietaupījat. Paldies. Tur ir no vairākām pozīcijām. Es jums šobrīd precīzi to nevaru pateikt. Varbūt kāds no ekonomistiem varētu nosūtīt jums budžeta izpildi šim pasākumam, jo tur ir no vairākām pozīcijām veidojuši šis atlikums, un viņš ir sasumējies šādā summā. Jūs saprotat, tā ir pašvaldības nauda. Jūs ar pašvaldības naudu patreiz mēģina tā baigi viegli. Ja? Tad vajadzēja būt šeit klāt lēmumu projektam, no kuriem jums ir palikusi pāri nauda. Es jau jums esmu arī norādījusi, ka tie ir Latvijas senioru kora dziedāšanas svētki, bet precīzi pozīcijās ietaupījums 200 eiro pieņemsim no toaletēm vai no apsardzes. Tas nav šeit precīzi uzrādīts, bet to es jau jums norādīju. Ekonomikas nodaļa jums noteikti nosūtīs. Jā, paldies, Evī. Tā, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Pret un tikai tāpēc, ka es vēlos zināt, no kurām pozīcijām ir palikusi pāri šī nauda. Paldies. Labi. Paldies. 6 deputātiem balsojot par, tātad precizējot Arvīda Mozolam balsojot pret. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības, paldies Evijai, un nākamais darba kārtības jautājums tātad ir informatīvs par projektu sabiedrības digitālo prasmi attīstību. Ziņo mums Iveta Umula. Labdien! Vēlos jums mazliet raksturot jaunu projektu, kas sāksies mūsu pašvaldībā, un tāpēc man ir sagatavota neliela prezentācija,
kurus vēlētos arī nošērot jums saistībā par šo projektu. Jautājums, vai jūsu prezentāciju šobrīd redzēt? Redzam, jā. Viss ir lieliski. Principā projekts top sadarbību arī ar izglītības pārvaldi, bet šobrīd esmu tā kā vienīgā pārstāve par šo projektu. Maija Andersona ir prombūtnē. Un stāsts ir par mūsu sabiedrību kopumā un par šo lielo digitālo plaisu, jo mums ir ļoti lieliski digitālie pakalpojumi, bet mūsu prasmes to apgūt un lietot ir ļoti zemas. Un mums kopumā apmēram puse sabiedrības ir ar ļoti zemām vai pat principā neeksistējošām digitālām prasmēm. Un tas ir arī šī projekta galvenais mērķis, lai uzlabotu digitālās pašapkalpošanas prasmes, lai cilvēki spētu lietot gan e-veselību, gan uzzināt savas medicīniskās analīzes, veikt maksājumus, parakstīt digitāli dokumentus, kas ir šobrīd tāda ļoti nepieciešama lieta. Ja to cilvēks pats nedara, tad bieži vien to atbalstu sniedz gados jaunāki, radinieki, bet jā, mērķis tāds, ka mēs uzlabojam. Kopumā projekta ietvaros ir plānoti 3 līmeņi. Pirmais ir tāds iesācēja līmenis, otrais jau tāds vidējs un trešais jau tāds jau labāk, advancētāks līmenis. Katrā līmenī paredzēts ir 8 akadēmiskās stundas. Un mērķa grupa šeit ir no 16 līdz 74 gadiem. Tas nav noteikti tikai pensijas vecuma cilvēki. Ir diskusijas par to, ka varētu arī iesaistīties vecāki par 74 gadiem cilvēki. Arī ir tāda vēlme izteikta. Un jā, tā galvenā mērķa auditorija ir cilvēki, kuriem nav šīs digitālās prasmes vai viņas ir ļoti, ļoti zemas. Pēc aprēķiniem ir aprēķināts, ka mūsu novadam vajag sasniegt projekta ietvaros 609 apmācītus iedzīvotājus. Tas ir aprēķināts no tā, cik mums kopumā ir novadā deklarēti iedzīvotāji, tad noteiktā vecuma grupa no 16 līdz 74 gadiem, un tad aprēķināts šie procentālie apjoms. Un projektam ir noteikts arī termiņš, tas ir 31. marts 2026. gads. Projekts kā kopumā vēl nav sācies. Jā, izmaksas šeit ir dalās divas lielas grupas. Ir tas, ka mums tiek sekts atalgojums mācību procesu nodrošināšanai, mentori, tas ir tādi skolotāji, ar to, ka tie, kas pabeidz iedzīvotāji, ar viņu skaitu jārēzina ar likmi, kas ir noteikta konkrēta visā Latvijā, 65,34 eiro. Un mums kā pašvaldībai nepieciešams projekta ietvaros sekt visas PVN izmaksas, jo tas ir atvesļošanās fonds, un jānodrošina arī šie pasniedzēji, viņi jāpiesaista, viņiem gan to atalgojumu maksā no projekta ietvara, kā arī mums jānodrošina tehniskais aprīkojums, datori, interneta pieslēgums, telpas, un arī noteikti šī motivācija jāiedrošina iedzīvotāji, jāpiesaista. Mēs varam saņemt arī 11,000 avans maksu, 11,9, arī 12,000 avans maksājumu, un mēs esam sadarbības partneri. Mēs neesam finansējuma saņēmēji, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija params ir finansējuma saņēmējs. Šobrīd esam nonākuši pie tāda ļoti svarīgas sadaļas kā riski, jo šobrīd es jums stāstu par projektu, bet tas stāsts ir tāds, ka mēs esam jau saņēmuši sadarbības līgumu, bet mēs joprojām viņu precizējam. Un sadarbības līgums tiek komentēts jau faktiski pusgadu. Pirmo redakciju saņēmām šī gada sākumā, janvārī, nosūtījām pirmos komentārus, tad viņš ir iegājis ļoti kaut kādā administratīvā procesā. Šobrīd esam saņēmuši nepilnīgi joprojām līgumu, kur esam vēlreiz nokomentējuši un lūguši precizēt, bet tas ir radījis to, ka šajā brīdī jau projektam bija jāsākās, bija jābūt apmācībām mentoriem, un risks neiekļauties projekta termiņos ir faktiski jau iestājies, jo ir iekavēti šie projekta termiņi jau no šīm ministrijas pusēm, no vadības augstākās projekta līmeņa. Un mums kā tiem melnā darba darītājiem, kā es smējos, kā mācītājiem, mums ir tas laiks ļoti, ļoti sašaurinājies. Nav noteikts arī projektā konkrētas attiecināmās, neattiecināmās izmaksas. Par to ir arī pacēla diskusija projektu uzraudzības grupā, kas notika pagājušajā nedēļā.
kad pašvaldības tomēr vēlas redzēt konkrētas kategorijas, un mērķa auditorijas sasniegšana un uzmanības noturēšana būs liels izaicinājums, jo mēs šo atalgojumu par apmācību saņemsim tikai tad, kad viņi būs noslēguši šo te apmācību, pabeiguši testu, noslēguši, saņēmuši apliecību, un kad šo informāciju mēs būsim nodojuši varamam, tad mēs arī saņemsim šo 65,34 eiro par cilvēku. Nu jā, un tad ir liels arī izaicinājums īstos mentorus piesaistīt, un tā kā nav paredzētas īsti rezerves, un tas viens no mūsu aicinājumiem un lūgumiem arī projekta līguma grozījumiem, tas, ka mēs vēlamies mazliet vairāk mentoru nekā mums šobrīd piešķirt. Mums ir paredzēti 3 mentori, bet mēs vēlamies 4, lai nodrošinātu tādu kā rezervi un drošību, un arī saistībā ar to, ka mūsu teritorija ir liela, un mums nepieciešams piesaistīt arī iedzīvotājs no visas teritorijas. Jā, un kā jau minēju, pagājušajā nedēļā notika projekta vadības grupas sanāksme, ierosināja viens no tā, ka varētu būt arī šīs attiecināmās izmaksas kategorizētas, tur to notiek vēl diskusijas. Tad, kad mēs saņemsim jau uzlaboto, šonedēļ es solīju sniegt atbildi varam par labojumiem, precizējumiem sadarbības līgumā. Mums būs jānoslēdz līgums, un tālāk jāvirz jau mentori, jau šie skolotāji, viņus izvērtēs, viņus testēs un tālāk arī apmācīs. Un tad rudenī ļoti ceru, ka sāksies arī šis pats apmācības process. Tā problēma ir tāda, ka šis projekts jau ir sācies ar tādu smagnēju un problemātisku ieviešanu, ar riskiem, kas ir jau iestājušies, nevis tie teorētiski, tur nesasniegt projekta līguma termiņus. Bet, kā man kolēģi teica, no izglītības pārvaldes projekts ir ļoti, ļoti vajadzīgs, jo mums iedzīvotāji tā digitālā prasmes ir ļoti zemas, un tā ir lieta, kas ļaut varbūt savā ziņā ietaupīt arī finansējumu un paredzēt šīs mūžmācību, mūžizglītību no tā projekta līdzekļiem. Vismaz līdz 26. gadam, bet tas ir īstenībā ļoti tuvu un tas laiks ir ļoti ierobežots. Es redzu, ka ir arī jautājumi parādījušies, labprāt arī atbildētu. Jā, paldies. Ivet, varbūt jūs varat to prezentāciju tagad ņemt nost. Jā, Kristap, lūdzu. Tā, man ir pāris jautājumi. Viens ir par mērķu grupu, tas ir 1674. Kāpēc tas ir kaut kā ministrijas noteiktā vecuma grupa, vai jums tur paši izdomājāt? Nē. Tas ir tā globāli visā Latvijā. Šis ir projekts, kas principā ierosināts visās Latvijas pašvaldībās. Ir tā, ka 3 pašvaldības šos līgumus jau ir noslēgušas, 5 ir procesā un pārējās vēl domā un mēģina arī šos te labākus nosacījumus, jo tie nosacījumi tā diezgan riskanti šobrīd, kas ir izvirzīti. Un tas izriet no tāda informatīva ziņojuma, ko viņi ir snieguši jau pirms gada. Ministra kabinetā bija informatīvs ziņojums, un tajā bija norādīta šī mērķa grupa. Viņi gan, jāsaka, godīgi pārklājas ar vēl vienu projektu, kas ir tieši vērsts uz jauniešiem, un viņš šobrīd domā, kā šīs pārklāt šīs demarkācijas zonas starp abiem projektiem, jo tur otrā projektā ir tieši fokus grupa uz jauniešiem. Un tad no 16 līdz, ja nemaldos, tur līdz 21 gadam laikam, ja pareizi zinu, tur pārklājās, bet tur arī viņi domā, kā to nodrošināt. Bet šeit tā mērķa grupa varbūt vairāk ir gados vecie cilvēki, bet tas nav izslēgts arī kaut kādu cilvēku jaunā iesaiste. Nē, es domāju, man uz to mērķu grupu ir tā, kāpēc es tā aizdomājos, jo tiem jauniešiem, viņiem tās digitālās prasmes diezgan augstā līmenī jau skolā māca. Ok, es nezinu, vai būs tas sasniedzamais rādītājs paredzētais, kas attiecās uz jauniešiem un tās digitālās prasmes viņiem māca. Un par tiem veciem cilvēkiem 74, es nezinu, manam tāvam 79, viņš mēģina kaut ko ar datoru darīt. Es pieņemu, ka nezinu, vai viņš mācītos vai nemācītos tālāk kaut ko, bet kāpēc 74 tā robeža, domāju, ka tas vecums slieksnis ir paaugstinājies. Es domāju, varbūt arī, 80, 85 varētu, bet tā ir manējās, jo viņiem arī mēs jau ejam uz to, ka klātienes pakalpojumi jau tā kā samazinās, un tie cilvēki paliek vecāki, un tad tie, kas ir
varbūt ikdienā nav lietojuši pēc tiem, kas ir aizgājuši nesen, salīdzinoši 10 gadus atpakaļ pensijā, tur viņiem tās prasmes nav, un tad viņi ir bišķiņi ārpus tā loka. Kāpēc es tā aizdomājos par nedaudz vecākiem cilvēkiem? Tie var būt līdz 74. Tā. Jā, bet tie ir mani komentāri. Jā, viņiem ir ideja arī piesaistīt gados vecākus cilvēkus, kad, ja pieteiksies, teiksim, tur 80 gadīgs vai 78 gadu vecs cilvēks, ka viņu tā kā, viņi neatraidīs, tāpēc, ka viņš kādā mēģi grupā neiekļaujās. Un savukārt jaunākiem pa 16 gadiem tur arī parādījās diskusija par tādiem vēl jaunākiem, bet tur ir problēmas ar autorizāciju un e-parakstu tiesībām un e-identitāti un tādām lietām. Vēl jaunākiem, bet tas stāsts varbūt par tiem jauniešiem, viņiem kaut kādā savā ziņā kaut kādas prasmes ir attīstītas, bet varbūt tieši tāda formālā pakalpojuma lietošana, nezinu, tur e-paraksts un tādas lietas varbūt. Jā, tās varbūt lietas, kas varbūt viņiem arī vajadzētu vēl pamācīties, jo varbūt Minecraft spēlēt viņi māk lieliski, bet ir kaut kādas lietas, bet es pieņemu, ka skolā arī šo apgūst. Līgai jānoteikti komentārs par šo būs. Jā, man būtu komentārs par jauniešiem, lai kā man arī gribētos domāt, ka jauniešiem ir ideālas šīs digitālās prasmes, bet personīgā pieredze rāda, ka tā gluži nav, ka parasti ir zvans vecākiem, kā man šo vai to izmantot. Jā, sociālās platformas viņi zina perfekti, tur varam konsultēties mēs, bet platformas, kas pēc tam nodara gan izglītojoties, studējot, gan darbā, kas ir nepieciešams, tad šeit šīs prasmes tiešām ir jāpilnveido. Diemžēl izglītības iestādēs, acīm redzot, ir tas apjoms tik liels, ka nespēj šo visu iedot. Un kā Iveta jau teica, tā identificēšanās, tad e-paraksts un viss, tas būtībā jau seko pēc tam, kad izglītības iestāde, vidējā izglītības iestāde tiek pabeigta, vai arī puslaikā 18, kad ir, Tā kā šīs digitālās prasmes jauniešiem ir nepieciešamas Cits jautājums būtu par alternatīvu iespēju meklēšanu, kā mēs viņus uzrunātu, ka viņi var pie mums nākt un mācīties pie šiem mentoriem. Tas mums būtu izaicinājums, kā mēs viņus ieinteresētu, vai tas būtu caur video rullīšiem, īsiem vai kā savādāk. Šeit es saskatu sfēru, kur mums būtu jāpiestrādā, bet teikt, ka jauniešiem ir ideāls prasmes, es laikam arī piekristu Ivetai, ka tādiem žēl nav. Jā, paldies. Man ļoti patīk šis projekts, un tur tiešām jāsagaida, tagad ir tie precizējumi. Tas, kas man ļoti arī patīk, ka tur ir tomēr tā dalīšana arī pa līmeņiem, un sanāk tā, ka mums te 51%, un tad kaut kā 300 ar kaut ko būtu tas jāapmāca. Tie ir viszemākā, vājākām zināšanām, digitālajām prasmēm, bet Iveta, varbūt es aizmirstu toreiz uzdot projektu uzraudzības komisijā, tagad man ienāca prātā. Bet ņemot vērā, ka mums maksā, respektīvi pēc fakta reizi ceturksnī, cik mums ir šo kursu apguvušie cilvēki. Mums sanāk tā, ja mēs neizpildam to rādītāju, tad mums visa tā nauda ir jāatmaksā atpakaļ. Par šo arī ir šobrīd diskusija, lai saprastu tiešām precīzi tos līguma nosacījumus. Jo šeit ir divi riski, kas stāst. Tas risks ir mums nesasniegt šo 609 iedzīvotājus, bet valstiskā līmenī varams ir apsolījies 40,000 līdz projekta beigām 26. gada pavasarim apmācīt 40,000. Un ja viņi nesasniedz šos 40,000, tad varamam ir jāatmaksā nauda projekta. Un tur tā, ka tā plūsma ir tāda, ka mēs reizi ceturksnī, un mēs jau kaut ko sasniedzam reizi ceturksnī sākumā. Atvainojos. Un tad par to nobeigumu. Ja mēs nesasniedzam 609, un mēs arī diskutējam par šo skaitļa precizēšanu, cik bieži mēs varam viņu precizēt, jo tas iet roku rokā ar tiem 40,000. Tā kā tur šobrīd tieši meklēts zelta vidusceļš, lai būtu sasniegts arī varam lielais mērķis, bet arī, lai mēs netiktu tā teikt iedzīt kaut kādā strupceļā.
Bet mums ir tādi visādi rezerves varianti un plāni, tā skatā arī pašvaldības darbiniekus apmācīt, jo mēs arī apzināmies, ka ne visi mūsu arī cilvēki, kas mums pašvaldībā strādā, ir ar lieliskām digitālām prasmēm. Tā kā tas darba lauks ir ļoti plašs un izaicinājumi tur būs ļoti daudz, jā. Bet, jā, tāpēc tas stāsts, ka šobrīd tas nevirz, bija doma arī jau šobrīd virzīt deputātiem parakstīt šo līgumu, bet līgums nav tādā stadijā šobrīd. Bet es ļoti ceru, ka līdz nākamajai sēdēju vai vēlākais līdz septembra sēdē mēs nonāksim pie tādiem skaidriem līguma nosacījumiem, ko mēs varam uzņemties un parakstīt. Un tā skaitā arī jā, par šiem jautājumiem. Daudz lielāka skaidrība būs. Jā, un patiesībā arī par šiem pašvaldību darbiniekiem tas tiešām nav mazsvarīgi, jo mums arī šīs dažādās sistēmas ir jāizmanto ne tikai iestāžu vadītājiem, piemēram, bet arī tomēr darbiniekiem ir šīs darba aizsardzības sistēmas un tādas, kur tomēr citos gadījumos arī nākas tiem iestāžu vadītājiem iet palīgā, tur bezmaz vai viņu vietā darīt to darbiņu, kas viņiem pašiem būtu jāizdara. Tā kā es domāju, ka šis projekts tiešām ir vērtīgs, sagaidām tos tās izmaiņas un uzlabojumus līgumā, un tad arī tālāk skatāmies. Paldies, Iveta, par informāciju. Tā, kolēģi, un mums ir palicis vēl viens informatīvs jautājums par Limbažiem 800+1 svētku norisi, jo mums ziņo Limbažu kultūras nama vadītāja Arta Zunde. Labdien, deputāti, labdien, cienījamie kolēģi. Es esmu sagatavojusi Limbažu 800+1 prezentāciju. Tātad šogad mēs svinēsim Limbažu pilsētas 801. dzimšanas dienu. Mēs piedzīvosim brīdi, kas apvieno mūsu pilsētas bagāto vēsturi un dinamisko tagadni. Pasākuma nosaukums Mirgas Limbažos svētki tev simbolizē šo īpašo mirkli mūsu pilsētā. Tātad svētki mums sāksies 1. augustā ar 7. starptautisko festivālu Kokle un tai līdzīgie instrumenti apkārt Baltijas jūrai. Šajā koncertā piedalīsies mākslinieki no Lietuvas, Ukrainas, Latvijas, Somijas, un festivālā būs gan koncerti, gan meistarklases, gan lekcijas. Vakarā 2008. mums būs atklāšanas koncerts, kurš sauksies Svētku mūzikā, kur uzstāsies viens no vadošajiem Latvijas vijolniekiem Raimonds Ozols, ģitārists Aivars Gudrais un dziedātāja Zana Gudrā. Tad mums ir jau 2. augusts, un 17.30 mēs pulcēsimies Balmenkāja laukumā, lai kā katru gadu, un šī burvīgā tradīcija, kad mēs visi dosimies svētku gājienā. Balmenkāja laukumā mūs sagaidīs mūziķi no Kauņas, jaukie muzikanti. 2018. ir svētku gājiens, kas virzīsies no Balmenkāja uz mūsu Limbažu brīvdabas estrādi. Pēc gājiena mums būs sadziedāšanās kopā ar limbažniekiem, kur piedalīsies burvīgais mūziķis Andris Daņļenko ar pavadošo grupu. Piedalīsies Limbažu kultūras nama kori, Limbažu ģimnāzijas kori, un šo sadziedāšanos mums vadīs Normons Čirsis un Maija Tauriņa. Un tad mums ir 3. augusts. No 8 līdz 3 būs pasākums, kas saucās Svētkos iepērks. Tad mēs kā pretendējam uz to, ka mums būs lielākais Hanzas tirgus Latvijā. Piedalīsies amatnieki, gan dažādu lietu tirgotāji. No 9 līdz 10:30 ir mosties limbažnieks, kā arī kā tradīcija, kas ir Limbažos no gadu uz gadu, pa pūtēju orķestru Lemseli modina limbažnieks. Un man pagājušajā gadā, kad es sēdēju arī kopā ar pūtēju orķestru, tas bija viens no emocionālākajiem brīžiem, kad šie seniori tik ļoti gaida šo mirkli pie saviem logiem. No 9 līdz 16 Limbažu pilsdrupās būs vidslaika gaisotne, kur par visu parūpēsies Diāna. Tālāk ir Balmenkāja laukums. No 10 līdz 3 ir Hanzas tirgus koncerts, kur būs uzstādīts sienruļu skatu, kur uzstāsies gan vietējie, gan ārzemju mākslinieki. Irēna Noriņa stāstīs par Limbažu pilsētas vēsturi. 10. būs sportiskās aktivitātes stadionā, tur būs 3x3 basketbols un futbols. Pie Limbažu kultūras nama būs daudz dažādu aktivitāšu kopā ar ZAO
kur mēs varēsim apdrukāt savus tēkreklus, pārveidot stikla pudeles un caur virtuālo realitāti redzēt, kur paliek mūsu atkritumi un vēl daudz kas cits. Tālāk Burtnieku kvartālā mums uz radio vadāmo modeļu rallijas, kur vadīs mūsu Ingus Notīts. Limbažu Lielezerā no 11:30 līdz 6 būs starptautiskais ūdens motocikla čempionāts. Tas būs 3. posms, visu dienu būs aktivitātes, tā kā visi ļoti mīļi gaidīti. Būs komentētājs, kurš pastāstīs par ūdens motocikliem, varēs apskatīt viņus un arī vērot sacensības. Vienības parkā būs dažādas aktivitātes bērniem, gan piepūšamās atrakcijas, gan dažādas, kas nu vien ir izdomāts. Pie Limbažu kultūras nama no 12:03 būs teatralizēta izrāde ar bērnu līdzdarbošanos. Limbažu kultūras nama pagalmā no 3 līdz 6 būs ritmas skolas koncerts, kur šogad jau svin 5 gadu jubileju. Tā vadītājs Valdemārs Kalniņš pats uzstāsies, un uzstāsies arī ritmas skolas ciemiņi. Tālāk 5 būs muzikālais velobrauciens, kur mēs kopā ar mūziku iepazīsim Limbažu vecpilsētas ielas. Tālāk Limbažu brīvdabas estrādē. Koncerta programma mums paveiksies. Koncerts, kur piedalīsies Latvijas vadošie mūziķi Andris Ērglis, Andris Sapecka, Normunds Pauliņš, Luka, un visu šo pasākumu vadīs Valters Krauze. 21 būs grupa Karnevāla Jū, 23 būs hip-hop mūziķis un tekstu autors Piņķis, un visu to kopā saliks DJs. Un tad 4. augusts. 4. augustā 9:45 Lielezera pludmalē Limbažu pilsētas svētku ietvaros norisināsies 2. Limbažu triatlons, kur jau dalībnieki jau piesakās. Un tad putukrējums uz tortes, saulrietā muzicēs, ģitārists, virtuos Mārcis Auziņš. Tad šis un tas, tad ir izvietoti baneri, afišas Limbažu pilsētā mūsu novadā. Ir sagatavot preses relīzi, RTV šonadēļ tiks sagatavot sižets par Limbažu pilsētas svētkiem 800+1. Ir apstiprināts satiksmes drošības komisijas lēmums par ielas slēgšanu un pagaidzījumu uzstādīšanu, ir rezervēts pārvietojumās WC un tiks nodrošināta apsardze 3. augusta pasākumā Limbažu brīvdabas estrādē. Tas būtu īsumā arī viss. Paldies jums un uz tikšanos! Paldies, Artai. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu vairs nav, tad vēlreiz paldies Artai. Paldies, kolēģi, par šodienas komitejas darbu. Un tiekamies 13:00 uz sociālo un veselības jautājumus komitejas sēdi. Paldies jums un viss!